Labdien, draudze! Priecīgu Ziemassvētkus! Ļoti priecīgs, ka es varu sludināt Ozolnieku baptistu draudzē šodien. Un arī esmu ļoti priecīgs par jūsu lūgšanās. Un es gribu teikt, ka mūsu ģimene daudz labāk justos. Tu laikam ir dzirdējis par Lindu un ka viņa bija operācija, bet tas bija pagājušajā nedēļā, jau šonedēļ viņa staigā un iet uz veikalu sagatavot svinēšanas, un viņi daudz labāk jūtos. Un mēs esam pateicīgi par Dieva palīdzību un par jūsu lūgšanās. Un arī ļoti liels paldies, ka jūs arī lūdz par Lukas, un viņa daudz labāk arī iet ar viņa kāju un vairs nesāp. Un mēs esam ļoti pateicīgs Dievam un par jūsu lūgšanās. Un mēs arī lūdzam par jums. Un lai Dievs turpinātu strādāt un nodarboties jūsu dzīvēs un mūsu draudzē. Un paldies Dievam par viņa klātbūtnē. Šodien es gribu sludināt no Jesajas grāmatu. Jesajas grāmata bija rakstīts 700 gadi pirms Jēzus Kristus dzimšanas, bet daudz bija rakstīts par viņa atnākšanu. Ir daudz pravietojums, kas bija piepildīts ar Jēzus Kristu dzīvē. Un mēs lasīsim šodien no Jesajas grāmatā 9. nodaļa, 5. un 6. pants. Un šeit ir tikai viena rakstu vieta par Jēzus, par viņa mesiju, un šeit ir rakstīts par daži nosaukumi, kā viņš sauc Jēzus Kristus, šis mesija, kas nāca. Jo mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem, viņa vārds ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez galu uz Dāvida troņa, un viņa ķēniņa valstībā. Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību, no šā laika mūžīgi. To darīs tā kunga Caboeta dedzīgums. Šo rakstu vietu bija ļoti svarīgs Izraēla tautu, jo šeit ir brīnišķīga cerība, jo viņa bija ļoti grūts laiks, jo viņa valstība bija sadalīta uz divām pusēm. Un tas bija Dieva tiesa uz viņu. Viņi bija Dieva īpaši cilvēki, bet viņi neklausa Dievam. Viņi bija dumpīgi. Un viņi dzīvoja pēc savu prātu, un viņi gāja projām no Dieva, un viņi sāka arī pielūgt elkus. Un Dievs sūtīja viņa prāviešus, kas sludināja patiesību, kas brīdināja viņu, kas viņam teica, ka viņam ir jāatgriežas, bet viņi neatgriežas. Un tad Dievs darīja tā, ka viņa tautas, kas dzīvoja viņam apkārt, viņa nāca iekšā un izpostīja viņa zemē. Viņa valsts bija sadalīta uz divām pusēm, nebija miers ne iekšā viņa valsts un ne ārā. Un viena daļa no šīs valsts jau bija paņemta projām gustā. Un tad paliek šis otra puse, kas gaidīja palīdzību no Dievu. Un daļa no šīs valsts vēl ticēja Dievu, vēl mīlēja Dievu, un šis vārds nāca un deva viņam cerību, ka būs mesiju, būs glābējs, kas nāca un viņam palīdzēt. Un viņa vārds šeit ir rakstīts, ka viņa nosaukums ir brīnums, padoma devējs, varenais Dievs, mūžīgais tēvs un miera valdnieks. Šodien es gribu skatīties uz tikai vienu uz šiem vārdiem, kā viņš tiks sauc varenais Dievs. Varenais Dievs. Viņa bija šī cerība, šīs gaidīšanas. Viņa gaidīja, kā nāk mesiju, tāpēc, ka Dievs to apsolīja. Un šis mesija, viņš būs varenais Dievs. Un šis brīnišķīgs apsolījums nebija tikai svarīgs viņam,
viņa laikā, bet tas arī ir svarīgs mums šodien. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir varenais Dievs, un mēs gaidām viņa otrais atnākšanu. Un šīs apsolījums ir par to, ka viņš atnāk, un viss, kas ir ļauns pasaulē, viss, kas ir šķības, viss, kas ir netaisnība, kad Jēzus Kristus atnāks, viņš liks viss kārtībā. Viņš tiesa grēku, un viņš valda ar taisnību, un viss būs pareizi, un kā ir jābūt. Un šīs apsolījums arī mēs gaidām Jēzus Kristus šodien, mēs gaidām Jēzus Kristus otrais atnākšanu, kad Jēzus Kristus nāk un valda. Un paldies Dievam par šīs brīnišķīga apsolījums, un mums ir šīs brīnišķīga cerība. Un es gribu vienkārši teikt, ka Jēzus Kristus tiešām ir varenais Dievs. Un par šo es domāju, ka, kad Izraēla dzirdēja, ka viņa Mesija tika saukt varenais Dievs, viņa domāja par to vārdu un kas tas nozīmē. Jo viņa vēsturē, viņi ir redzējuši jau Dieva spēku. Šis vārds varenais Dievs ebreju valodā ir El Gibor. Un El Gibor tas nozīmē Dievs, kas ir varens, Dievs, kas ir stiprs, Dievs, kas ir varna karavīrs. Atceries, kad Dievs veda Izraēlu ārā no Eģiptē. Dievs ar viņa brīnumi faraona priekšā darīja tā, ka Izraēla kā tauta bija iespējams iet ārā no Eģiptē, un kad viņi gāja projām, viņi nonāca pie Niedra jūra. Un tad aiz viņam sekoja faraona armija. Pēc tam viņš palika dusmīgi, sūtīja viņa armija, viņa pretī, un Izraēla neko nevar darīt. Viņa bija starp jūra un armija, un viņa nebija karavīri. Viņa nemāk karot. Viņa darbs Eģiptē bija, lai uztaisītu ķieģeli. Ko viņa zina par zobēnu un šķepus? Un tad, kad šīs armija nāca viņam klāt, Dievs darīja brīnišķīga lieta. Viņš atvēra Niedra jūra, un Izraēla bija iespējams bēgt projām. Viņi gāja pāri pa jūru, viss gāja uz sausu zemē, droši, un kad faraona armija viņa sekoja, Dievs vienkārši aiztaisīja ūdeni ciet, un visi tad šīs armija noslīc, un viņa nomiera. Dievs karoja pār Izraēlu, kopā ar viņam. Viņš bija viņa El Gibor, Dievs, kas ir varenais. Un kad viņa dzirdēja šīs pravietojums, ka varenais Dievs, ka šis Mesija sauc varenais Dievs, tas deva viņam liela cerību. Un tad pēc tam Dievs deva viņam manu no debesīs, kad viņa bija tuksnesī. Deva viņam ūdeni no akmens, lai viņa var paliekt dzīvs. Un kad viņa bija laiks iet uz apsolīta zemē, vēlreiz Dievs atvēra Jordānu upē, viņa gāra pāri pa sausu zemē. Un Dievs veda viņam tieši pie Jērekas pils sienas. Un ko Dievs tur darīja? Visas sienas vienkārši krita, un Dievs, varenais Dievs, vinēja vēlreiz viņu par labumā. Un Dievs karoja par viņam. Un kad mēs domājam par varenais Dievs, un kad Izraēla domāja par varenais Dievs, viņa noteikti domāja par šīs lietas. Un man nesen bija iespējas iet medības, un mēs bijām Mičiganas ziemel pusē. Un tas ļoti mežonīgā vieta, kur ir ļoti, ļoti vecs mežs, un tur bija kalnaina vieta, un mūsu nometne bija ielēja. Un no rīta es kāpu vienu kalnu, un tur sēdēju, gaidīja, lai briedis nāk. Bet otra puse bija šis ielēja un vēl viena kalna ar priedi.
un tur bija daudz sniegu, un es gaidīju visu dienu, un tad, kad vakar nāca, un es redzēju saulriet, un tik krāsaini, un tik skaisti, viss tur bija tāda mežonīgā vietā dabā. Un es sajūtu vienkārši Dieva klātbūtnē, es varu redzēt viņa roka darbi, un kad bija nakts, viss bija tik tumšs, kā var redzēt visus zvaigznes, tik spilgti, un var redzēt un tiešām sajūt Dieva klātbūtne, ko mēs varam redzēt ar viņa radību. Un tiešām mums ir varenais Dievs, ko mēs pielūdzām. Nesen es biju Milwaukee, tas bija Viskonsina štatā, un tur bija aicināts iet līdz uz mākslu muzeju. Un tur bija daudz brīnišķīgas rokdarbu, ko cilvēki ir taisījis. Skulptūri un glēznas, un dažas bija ļoti iedvesmojošas, bija ļoti skaisti. Bet tad, es domāju, ka otrā stāva bija modernā mākslu un moderna glēznas. Un man bija ļoti grūti saprast, kāpēc tas bija vērts likt uz muzeju. Un man kājas jau sāp, mēs tur bijām jau dažas stundas, un man bija bišķiņ tāda, nesaprot, kāpēc tas arī sauc par mākslu darbu, un mēs gājam ar to muzejas, un tad pēkšņi bija tā vieta, kur sienas atvēra, un tur bija milzīga logu. Un caur logu es varu redzēt Mauriņu, kas gāja uz ostu, jo Milwaukee ir uz Mičigana ezers. Tas ir milzīgs ezers. Un var redzēt Mauriņu, kas gāja uz ostu, un tad bišķiņ tālāk var redzēt tas milzīgu ezers. Un vēl tālāk var redzēt, kur ezers un debesīs, zīlu skaita debesīs sanāca kopā. Un bija zils un zils, un tik skaisti. Un var redzēt, ka Dieva māksla darbu ir daudz labāk nekā to, ko mēs varam rādot. Un vēlreiz es jūtu, ka Dievs ir varenais Dievs. Jaunā derībā ir daudz ko teikt par Jēzus Kristus un apliecina, ka viņš ir mūsu varenais Dievs. 700 gadi atpakaļ Jesajas rakstīja ar viņa pravietojumus, ka Mesija sauc par varenais Dievs. Un redzēsim, ka Jēzus Kristus tiešām piepildīja šo pravietojumu ar viņa dzīvē. Jāņa evaņģēlija 2. nodaļa 11. pants. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādām savu godību, un viņa mācekļi saka viņam ticēt. Kas šeit, par ko tas ir rakstīts? Var redzēt 7. pants. Jēzus saka viņam, piepildāj traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Tad viņš tiem saka tiem, tagad smeliet un nesiet galda uzraugām, un tie to aiznesa. Kad galda uzraugs bija nobaudījis ūdenī, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kuriem tas ir, kam ir sulaini, kas ūdeni bija smeluši, to zināja. Tad galda uzraugs aicina ligavaini. Jēzus, viņš parādīja to, ka viņš ir Dievs ar viņa zīmes. Šis brīnums, ko viņš ir darījis jaunā derībā un ir rakstīts. Jāņa evaņģēlija ir dažas šīs zīmes vai brīnumi, ko Jēzus darīja, kas parādīja Izraēla tauta, ka viņš ir Mesiju. Šeit ir viena eksemplārs. Ja lasa tālāk Jāņa evaņģēliju, mēs var uzzināt, ka viņš dziedināja valdnieka dēls tikai ar vārdu. Viņš teica, tavs dēls ir dziedināts. Un tas arī notika. Bija cilvēks, kas bija
paralizēts jau 38 gadi. Un Jēzus viņam vienkārši gāja un teica, celies. Un viņš celas un paņem viņa gultu un viņš bija pilnīgi dziedināts. Jēzus bija spējīgs staigāt ūdens virsū. Viņš baroja 5000 cilvēki. Viņš dziedināja akli cilvēki. Viņš augšām cēlas Lācars no miroņiem. Pēdējie vārdi Jāņa evaņģēlī ir rakstīts, bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītas grāmatas. Ar Jēzus Kristus brīnumu viņš parādīja un pierādīja, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir varenais Dievs. Un tā kā mūsu Jēzu, mūsu pestītājs, ir varenais Dievs, mums nav jābūt uztraukties par apstākļiem, kas ir apkārt. Mums nav jābūt bailes par to, kas būs rītdienai. Mēs zinām, ka viss ir zem viņa kontrolē. Viņš ir varenais Dievs. Bībelē rakstīt, ka visas lietas, kas ienāk mūsu dzīvē, tas nāk mums par labu. Jēzus Kristus kā varenais Dievs, viņš ir spējīgs, lai tā arī būtu mūsu dzīvē. Viņš apsolīja, ka šīs lietas nāk par labu, un viņš ir arī spējīgs darīt tā, lai tas arī būs. Ir brīnišķīgi, ka Jēzus Kristus ir varenais Dievs. Redzēsim vēlreiz, vēl viena vieta Bībelē, kas apliecināja, ka Jēzus Kristus ir varenais Dievs. Vēstule ebrejiem. 4. nodaļa 15. pants. Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vajībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tu redzi, cik varens ir mūsu Jēzu? Ir rakstīts, Jēzus, Dieva dēls, 15. Bet kas tāpat kārdināts visas lietas, tikai bez grēka. Jēzus Kristus ir varenais Dievs, kad mēs runājam ar viņa cīņa pret kārdināšanu, pret sātanu, pret miesu, pret grēku. Jēzus karoja pret to un vinēja katru reizi. Kad kārdinājumi ienāk tava dzīvē, vai tu esi varenais, vai tu esi vājš? Vienalga kāda. Interesanti, kad runājam par kārdināšanas. Katrs cilvēks viņa dzīvē, mēs visi esam kārdināts. Viena lieta, kas ir kārdinājums man, varbūt nav tev, bet ir cita lieta, kas ir kārdinājums tev, bet nav man. Bet šķiet, ka katrs cilvēks, kad ienāk viņa dzīvē, kārdinājums, viņi nav vienmēr, viņi nav stiprs un varenais. Bet Jēzus Kristus, kad šis kārdinājums nāca par viņu, viņš nekrīta nevienreiz. Viņš ir varens. Viņš ir varenais Dievs, kad viņš stāvēja pret kārdinājumus. Es domāju, ka kārdinājums, kad tas ienāk mūsu dzīvē, vislabākā lieta, ko darīt, nav meklēt kaut kādu spēku, kas ir mūsos. Mēs domājam, mēs varam uzreiz apliecināt, ka es esmu vājš un man ir vajadzīgs Jēzus Kristus. Man ir jāpaliek tuvāk pie viņam, kad kārdinājumi nāk, jo viņš ir varenais Dievs. Un ja es nāku tuvāk pie viņam caur lūgšanu, pārdomāt par viņa vārdiem, nāk viņa klātbūtnē ar pielūgsmēm, ar pateicībām,
ar klusu laiku viņa vārdu, tad es varu paņemt no viņa tādu spēku, kas var palīdz mums stāvēt pret kārdinājumus. Viņš ir varenais Dievs, un tas ir labi, ja mēs palieksim pie viņam. Nu, skatīsim arī vēstule Galātiešiem. 3. nodaļa, vēstule Galātiešiem, 3. nodaļa, 13. pants. Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo rakstīts nolādēts ir ik katrs, kas karājas pie koka. Nu, redzi, ka Jēzus Kristus ir varenais Dievs. Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta. Mēs visi esam bauslības pārkāpēji. Un ja pārkāp Dieva bausli, paliek sods. Un šis sods ir briesmīgs, ir fiziska nāve un garīga nāve. Atšķirs no Dievu. Gaida viņa tiesu un gaida visu laiku mūžīgi vietu sauc par uguns jūrā. Bet šeit mūsu varenais Dievs, mūsu varenais glābējs mums ir atpircis no bauslības lāstu. Nu, lasīsim vēlreiz Jesejas grāmatu. Šeit ir vēl viena raksta vieta, prāvietojums par Jēzu. 53. nodaļa, 4. pants par Jēzu. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanās, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur preti mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satrieks. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Nu, redzi, cik varens ir Dievs. Viņš karoja par mums, par mūsu labumā. Viņš uzņēma, viņš paņēma visus mūsu grēkus, un tas bija uzlikts uz viņa pleciem. Kad mēs bijām mākslas muzeja, bija viena brīnišķīga glēzna. Bija ļoti liela glēzna, un man šķiet, ka tas bija kaut kur Eiropā. Un bija viena vectēvs, un vectēvs bija mežā kopā ar viņa mazmeita. Man šķiet, tas bija viņa mazmeita, un mazmeita bija ļoti priecīga seju, un viņa nebija nekādas raizes, un vienkārši viņa domāja par tiem mazas puķis, kas dzieda uz meža, no mežas grīda, un viņa bija ļoti priecīgs, un viņa seja, viņa bija 3 puķis viena rokā, un viņa paņem vēl vienu. Bet vectēvs, kas bija aiz viņu, man šķiet, ka viņi abi gāja mežā pēc malku, un viņam uz viņa muguru bija liela čupu malku, ko viņš cirta, un tas bija ar kaut kāda aparāts, lai viņa var nest ļoti liela kaudze. Un tas bija uz viņa muguru, un viņa seja var redzēt, ka tas viņa bija grūti. Un viņa bija tāda vecums, kā var saprast, ka tas nebija viņa pirmo reizi mežā. Un tas bija ļoti smagi viņam, un viņš nemaz nesmaidīja. Un viņš staigāja, viņš nesa šīs smalka ārā no meža, un bija interesanti, ka viņš nedēva mazmeita neviena klucis, lai viņa nest. Viņš visu likt uz viņa pleciem. Un viņš nesa visu uz viņu, lai mazmeita var priecāties.
un var priecīgi iet caur mežu un baudīt visu, kas tur ir labs. Bet uz vectēva muguru bija viss šis smagums. Un tas man palīdz saprast arī par Jēzu. Viņš paņem visus manus grēkus. Un viņš paņem to grēku un sods, kas bija arī par to pie krusta, un viņš nomira tur par mani. Lai es varu tikt izpirkts no grēku, no grēka soda, lai es varu iet brīvi. Viss šīs lietas bija uzlikt uz viņu. Viņš man atpirks no grēka, no sātana, no lāsta. Tagad es varu iet caur dzīvē priecīgi. Es varu baudīt Dieva žēlastību. Es varu baudīt visu šīs brīnišķīgas lietas, kas ir apkārt šajā pasaulē. Man nav jābūt ļoti smagu sirdi par mani izdarītu grēku. Jo es zinu, ka es esmu piedot. Man nav jābūt bailes par to, kas būs debesīs pie debesu vārtiem. Jo es zinu, ka viss ir samaksāts. Un es varu būt, ir mana sirdī un uz manu seju, es varu būt pateicīgs un priecīgs. Jo mans varenais Dievs, mans varenais glābējs ir atpirks man no bauslības lāstu. Tik brīnišķīgs, ka mums ir šis varenais Dievs, El Ģibor, kas karo, ka viņš ir mūsu pusē un viņš karo par mums. Jāņa evaņģēlija 11:25 mēs varam redzēt vēl vienu egzemplārs par Jēzus Kristus varenību. Jāņa evaņģēlija 11:25. Jēzus viņai sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvībā. Kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs. Jēzum, viņam ir varu par nāve. Viņam šeit ir rakstīts, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvībā. Kad Jēzus nomira pie krusta par maniem grēkiem, par taviem grēkiem, viņš nepaliek kapā ilgu laiku. Pēc 3 dienas viņš augšām cēlās. Un šodien viņš ir dzīvs. Viņam ir varu par nāve, un viņš ir teicis, visi, kas mani tic, viņam arī būs augšām celšanās. Būs diena, ka viņš būs kopā ar viņu debesīs. Viņam ir varu par nāvi. Mums nav jābūt bailes par to, kas notiek pēc nāves. Ja mēs esam kopā ar Jēzus, viņš uzvarēja par nāvi. Jēzus Kristus ir varenais Dievs. Vēstule Filipiešiem palīdz mums saprast, ka caur Jēzu Kristu mēs esam stiprs. Caur Jēzu Kristu mums arī ir spēku. Vēstule Filipiešiem. Varbūt šajā raksta vieta ir pasvītrots tava bībelē. Vēstule Filipiešiem 4:13. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tas ir Jēzu Kristu, kas dod mums spēku. Viss, kas ienāks mūsu dzīvē, mēs varam iet cauri, mēs varam uzvarēt. Ne ar mūsu spēku, bet ar mūsu varenais Dievs spēku. Tas ir kaut kas, kas mums ir jāsaprast. Vēstule Efīziešiem 6:10. Vēstule Efīziešiem 6:10. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā. Kad nāk kārdinājumi mūsu dzīvē, mēs esam vājši. Mēs zaudēsim. Bet mēs varam palikt stipri viņa spēkā.
Otra vēstule Korintiešiem 12:9. 12:9. Un viņš ir sacījis: tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Mums nav jābūt bailes par nekāda apstākļiem, kas ir mūsu dzīvē. Mums nav jābūt bailes par nāves, par tādas lietas, kas ir ārpus mūsu kontrolē. Un tā ir daudz lietas, kas ir ārpus mūsu kontrolē. Bet mēs varam atpūsties mūsu varenā Dieva rokās, zinot, ka mūsu nespēkā viņš ir spējīgs. Beidzot, vēstulē Romiešiem 10:9. Vēstulē Romiešiem 10:9, 10 un 13. Varbūt ir kāds šodien, kas ir Olzonieku baptistu draudzes vidū un vēl nav attiecība ar šo varena glābēju, varenais Dievs Jēzu Kristu. Un varbūt viss šis lietas ir jauns tev, bet tu saproti, ka tev ir vajadzīgs Dievs tava dzīvē, jo tu nespēji. Ir lietas, kur tu nevari tikt galā tava dzīvē. Tu nevari turpināt iet ar dzīve ar šo lielu nāsti uz savas pleces, bet ir jādod visu uz viņa. Šeit ir rakstīts, jo, ja tu ar savu mūti apliecināsi Jēzu par kungu un sava sirdi ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miruņiem, tu tiksi izglābts, jo ar sirds ticību panākama taisnībā un ar mutes liecību pestīšanā. Un 13. pāns ir rakstīts, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Lūgsim Dievu kopā. Mūsu debes Tēvs, paldies par Jēzu Kristus, par to, ka viņš ir mūsu varenais Dievs, ka viņš ir mūsu glābēju. Un Dievs, šodien mēs vienkārši piesauc viņa vārdu. Varenais Dievs, izglāb mūs. Dievs, es lūdzu, ja kāds ir šeit šodien, viņi vēl netic Jēzus dienas, Dievs, es lūdzu, lai tu dod viņam ticību, viņu sirdien, šodien viņi var saukt tavu vārdu. Jēzu, varenais Dievs, izglāb mani no manas grēkus, piedod mani, palīdz mani. Dievs, es lūdzu, lai tu izglāb viņa dvēselē. Paldies par šīs brīnišķīgā apsolījums. Dievs, es lūdzu par kristiešiem šodien. Dievs, nav kauna lieta atzīst, ka mēs esam vāji. Bet Dievs, tas ir ļoti bēdīgs, ja mēs aizmirstam tik varens un tik liels tu esi. Tad Dievs, šodien mēs apliecinājam, ka tu esi varenais Dievs. Tas mazs bērns, kas piedzimst Betlemē, ir varenais Dievs. Viņa misija bija, lai dzīvot šķīst un perfekta dzīvē un nomirst par mūsu grēkiem. Viņš uznesa visus mūsu grēkus. Viņš samaksāja sodus, lai mēs varam iet brīvi. Dievs, palīdz mums katru dienu nākt tuvāk un tuvāk pie viņam, lai viņa spēku parādījies mūsu dzīvēs. Dievs, mēs esam nespējīgi. Dievs, mums ir vajadzīgs Jēzus Kristus spēku mūsu dzīvē. Nāc, Jēzus, pie mums. Sveitī, Dievs, tavu draudzē. Mēs to lūgsim Jēzus Kristus vārdā. Āmen.